Мотор начали! Tā, šodien mūsu laboratorijā es jums vēlos parādīt ko interesantu. Parādīt. Nu labi. Muļķe, burku parādi! Nokrāsojas matus, bet tāpat vēl blondīna. Es tā arī sapratu. Tātad, mums šeit ir inde, superforšs līdzeklis, kuru saucās insektu vairāk nav. Lai to pārbaudītu, es paņēmu savu suni vai kaķi Cīsi, kurš piekrita izmēģināt jauno indi. Cīsi, ač! Tā nobeidz tarakānus un cilvēkus 100 metru rādījusā. Run, 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 run. Duck, 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 duck. Run, 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 run. Run, 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 run. Run, 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 run. Duck, 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 duck. Run, 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 run. Run, run. Tātad, lai pierādītu, ka inde nav kaitīga cilvēkiem, es pieaicināju savu mīļo brāli Sašku, kas labprātīgi pieteicās izmēģināt šo jauno indi. Pēciet šo brīnumlīdzekli visos Latvijas GoStop veikalos. Tagad arī ar biešu garšu. Labs tarakāns ir mīļš tarakāns. Paldies! Pērciet jauno brīnumlīdzekli insektu vairāk nav tikai par 9,99 par burciņu visos GoStop veikalos Latvijā. Uzmanību! Indes lietošana kaitē jūsu un jums apkārt esošo insektu dzīvībai un veselībai.